Sveiki, skatītāji! Šodien pastāstīšu par jauno Samsung Galaxy Fold 8. Parunāsim par jaunā Samsung Fold 8 displeju. Ārējais ekrāns. Tagad, kad telefons ir aizvērts, tas izskatās un šķiet kā parasts plašs vietālrunis. Rakstīt ar abām rokām ir ļoti ērti. Iekšējais ekrāns. Kad telefonu atver vaļā kā grāmatu, tu iegūsti lielu gandrīz kvadrātainu ekrānu. Tas ir ideāli piemērots video skatīšanai, grāmatu lasīšanai vai divu lietotņu lietošanai blakus. Locījuma vieta. Ekrāna vidū esošā locījuma svītra tagad ir gandrīz pilnībā pazudis. To vairs nevar redzēt un gandrīz nevar sajust ar pirkstu. Tagad salīdzināsim Fold 8 un Fold 7. Pirmais. Ērtāka forma. Jaunais Fold 8 ir plānāks un īsāks, pēc formas atgādinot pasi. Vecais Fold 7 bija šaurāks un garāks. Svars. Jaunais telefons ir neticami viegls un plāns. Tas ir kabatā vairs nešķiet tik smags. Baterija un uzlāde. Baterija tagad tur ilgāk, stabili visu dienu, un telefons uzlādējas daudz ātrāk nekā vecais modelis. Kamera. Šeit ir mazs solis atpakaļ. Lai telefons būtu plānāks un vieglāks, jaunajam Fold 8 ir izņemta tālummaiņu zoom kamera. Vecajam Fold 7 bija labākas iespējas pietuvināt attēlu bez kvalitātes zuduma. Un arī beidzot, lielais jautājums, vai ir vērts pirkt jauno Samsung Galaxy Fold 8? Pērc, ja. Šis būs tavs pirmais salokāmais telefons, vai tev ir vecāks modelis, piemēram, Fold 5, jaunā ērtā formā, un vieglums tevi noteikti iepriecinās. Tas ir lielisks rīks darbam un izklaidēm. Nepērc, ja tev jau ir Fold 7 un tevi netraucē tā šaurais ekrāns. Tāpēc neizvēlies šo telefonu, ja tev ir ļoti svarīgi ar kameru tālu pietuvināt objektus, piemēram, koncertos vai dabā. Šādā gadījumā labāk skatīties uz dārgāko Fold 8 Ultra modeli. Šāds bija mans apskats par Fold 8, un ja gribat uzzināt vairāk par Fold 8, links uz oficiālo Samsunga mājaslapu būs komentāru sadaļā. Paldies, ka skatījāties! Tā!